Labdien, dāmas un kungi, labdien, Valters. Es esmu šī gada sējēja runas vīrs un vēstnesis. Atnācu jūsu pagalmā pajautāt, jūs te tā katru dienu stāvat visi? Nē, katru dienu nestāvam. Ar ko jūs nodarbojaties? Mēs esam kooperatīvs Bioberries Latvija. Šeit ir daži no biedriem, un mēs audzējam dažādas ogas. Mēs esam tādā rudens periodā. Es pieņemu, ka lielākā daļa ražas jau ir novākt, bet kaut ko taču parādīsiet. Protams, parādīsim, pastāstīsim, viss, kas interesē. Ejam, visi interesē. Ejam. Valter, es zinu, ka tev garšo upenes, bet šoreiz tu esi mazliet nokavējis. Šogad gan upeņu ražai traucēja laika apstākļi, bet, ja turas kopā, var jebkuras grūtības pārvarēt. Paskaties uz upeņu krūmiem laukā, tie locās vējā, bet nelūst. Gluži kā ļaudis, kas apvienojušies kooperatīvā saimniecībā Bioberries Latvija. Un iedomājies, kāda drosme audzēt bioloģiski ogas. Tur taču vajag zināšanas un prasmes, atbilstošu zemi un tehniku. Upenes ir ļoti smalka lieta. Un kā tu redzi, ļaudis ir apvienojušies un pilni optimismu strādāt. Kur labākas cenas? Kādas ir prasības? Vai būs pietiekama apjomi? Visiem audzētājiem bija skaidrs, ka apvienojoties varētu daudz labāk atrisināt visas problēmas. Kādam bija jāuzņemas vadība, bet kur iegūt informāciju par upeņu audzētājiem Limbažu apkārtnē? Izrādījās, ka vairums upeņu stādi tika iegādāti pie viena stādu audzētāja, un tā radās datubāze, un pats kooperatīvs 2019. gada janvārī tika dibināts. Par kooperatīvu priekšsēdētāju kļuva Gundars Kārkliņš, jurists pēc izglītības, ilgus gadus nostrādājis Galvaspilsētā, nolēms apsaimniekot dzimtes īpašumu, pievērsies dārzkopībai un licis lietā kooperatīvā savas jurista prasmes, atradis bioloģisko ogu noiet tirgu gan Latvijā, gan Holandē, Vācijā, Itālijā un Polijā. Ogu audzēšana ir dzīvesveids un pārliecība. Tā atzīst kooperatīvu biedri, kuri visi ir gados jauni, apņēmīgi cilvēki, lauksaimniecībā pārsvarā iesācēji. Bet ar gribu darboties un, protams, arī sev un citiem pierādīt, ka prasmīgi strādājot ogu audzēšanu var kļūt par ienesīgu biznesu. Kāda ir pievienotā vērtība? Dabiska vide un tajā izaudzēti produkti. Apziņā, ka bērni neteiks sularodas veikalā no pulverīša un ūdens, bet zinās, cik daudz darba un mīlestības ielikts, lai Latvijā izaudzētu ogas un ka no tām iegūst veselīgu un garšīgu sulu. Tāpēc jau kooperatīva izaudzētajām upenēm ir īpaša mīlestības garša. Paldies, ka esat uzaicinājuši uz savu apvienību, domu biedru grupu vai kooperatīvu. Kā jūs vispār sevi paši saucat? Kooperatīvs Bioberries Latvija. Tā kopdarbības jēga, vai jums ir kaut kāds lomu sadalījums, vai visi interesējas par visu, un tad to labāko saka pārējiem? Īsti lomu sadalījums mums nav. Mēs, katrs pirmkārt jau mēģina kaut ko savā galvā ir izdomājis, varbūt tās nav padalījies, bet izdomājis, izdarījis, un tad par šo rezultātu pārsvarā pastāst pārējiem, teiksim, vai ir labi bijis, vai slikti bijis, vai tā ideja ir laba vai slikta, Savādāk mēs klusēsim, nevienam neko neteiksim, un visi kāps uz tā paša grābekļa, Labāk uzkāpsim uz dažādiem grābekļiem, dabūsim dažādus punus, bet tai pašā laikā mēs būsim daudz īsākā laikā izglītojušies vairāk. Jūsu starpā pastāv tā labā vai baltā greizsirdība, kad jūs uzzināt, ka kolēģim šogad tās ogas ir pusreiz lielākas, taču, kā tā, Jāpriecājas. Priecāties, bet tomēr uzzināt, kāpēc. Noteikti, ka mēs jautājam, jo pagājuši gadu mums vienam samērā jaunam biedram 1,5 hektāra viņš novāca 11 tonnas ogu. Mēs caurmērā vācam tur tonu, 2, 3, Visiem interesē. Visiem Viņam zelta kurmi jāpakšā. Viņam zelta kurmi. Tad atklājās, protams, stāsts, kāpēc, kad tur ir vecas cūku ganības. Cūkas ir labi ēdurs. Labi ēdurs, un kas ir lauksaimniekam sūdiņš, tas ir zelta vērtē. To jūs varēsiet novēlēt arī citiem saviem kolēģiem. Došu galvenajam runas vīram. Paldies! Paldies! Mūsu darbs nekad nav bijis viegls. Uzskatu, ka sējēji visā Latvijā ir labākie, viņiem ir izturība, spīts un varēšana, un tāpēc ne tikai šos 30 gadus sagaidīt priecīgi ar optimismu, bet arī
sagaidīt 100 gadus. Tātad vēlu sējējiem Latvijā 100 gadu izturību.